Labvakar, zēnu meitenes, esiet laipni aicināti pārsteidzošajā piedzīvojumā, ceļojumā pa dzīvi kopā ar Jēzu. Mēs esam ļoti priecīgi jūs visus redzēt šeit Mičiganā. Vēlos sveicināt arī visus, kas ir pievienojušies mums no pārējās valsts, no visas pasaules šim aizraujošajam piedzīvojumam Dieva vārda patiesībā. Mans vārds ir Šons Ross, un es būšu jūsu namatēvs šim Bībeles izpētes piedzīvojumam, ko uzsāksim jau pēc brīža. Kā jūs jau ievērojāt, šī piedzīvojuma tēma ir saistīta ar burāšanu, ar kādu jūras ceļojumu un ar atklājumiem. Un es domāju, ka tie, kas iekārtoja skatuvi, ir izdarījuši šeit pārsteidzošu darbu. Vai jūs zinājāt, ka Bībele daudz ko pastāst par jūras ceļojumiem? Tā runā par laivām, kuģiem, un drīz jūs atklāsiet kāds iedars mūsu tēmā, par ko mēs runāsim šajā piedzīvojumā. Bet ja mēs dotos jūras braucienā, mums būtu nepieciešams kapteinis, kas stāvētu pie stūres, lai vadītu mūs cauri šim piedzīvojumam. Un es esmu ļoti priecīgs, ka sludinātājs Dags Bačelors būs šeit, lai vadītu mūs šajā Bībeles izpētē. Tāpēc vēlos es laipni aicināt mūsu kuģa kapteini sludinātāju Dagu Bačeloru nākt uz skatuves. Sveiki, puiši un meitenes, mums būs jautri, un, protams, man ir savs kapteiņa palīgs sludinātājs Ross. Esmu uzlicis cepuri sludinātāju Dagu, un mēs esam gatavi ceļojumam. Pirms šī ceļojuma sākšanas mēs kopā dziedāsim dziesmu, ko, man liekas, daži no jums jau zina. Mums ir dziedātāji, kas pievienosies mums uz skatuves, un dziedāsim dziesmu Dzīve ir ceļojums. Mēs vēlamies, lai jūs, draugi, kas skatās mums mājās, dziedātu kopā ar mums. Jūs iespējams redzēsiet vārdus uz ekrāna, kas seko līdzi. Dziesmai Dzīve ir ceļojums. Tiem, kas to vēl nezināja, šo dziesmu ir sarakstījis sludinātājs Dags Bačelors. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka viņš var būt šeit, spēlēt uz ģitāras un dziedāsim visi kopā. Āmen! Paldies dziedātājiem, un šajā brīdī es lūdzu Aleksu nākt uz skatuves, jo Aleks iesāks šo vakaru ar lūgšanu. Aleks ir no Mičiganas, tāpēc nolieksim galvu lūgšanā. Dārgais Jēzu, paldies Tev par šo iespēju, ka sludinātājs Dags var būt šeit, lai runātu uz mums. Lūdzu, palīdz viņam un vadi viņu. Un paldies par šo telces sanāksmi un šiem pārsteidzošajiem piedzīvojumiem un to visu, kas vēl sekos. Jēzus vārdā, āmen. Thank you, Alex. All right. Sludinātāja Dag, mums ir kādi ļaudis, kas skatās mūsu tiešsaistē, un ir tādi, kas ir iesūtījuši video jautājumus par Bībeli. Ir bērni, kas atsūtījuši jautājumus no visām zemeslodes daļām. Mums ir kādi jautājumi no Indijas, daži no Filipīnām. Mēs izmantosim pāris brīžus tieši tagad, lai atbildētu uz vairākiem jautājumiem, kas iesūtīti no dažādām pasaules daļām. Un mēs esam gatavi aplūkot pirmo jautājumu. Sveiki, mans vārds ir Ona Airola. Man ir 11 gadu, un es esmu no Dakotas. Mans Bībeles jautājums ir, kad un kāpēc izmira dinozauri? Tātad, kad un kāpēc izmira dinozauri? Katru reizi, kad mēs sakām dinozauri, mēs domājam par ļoti lielām ķirzakām, bet patiesībā ir daudz aizvēsturisku dzīvnieku, kuri vairs neeksistē. Mēs zinām, ka Dievs teica Noām ņem 2 no visiem radījumiem šķirstā, jeb kuģī, un Noā paklausīja. Bet no plūdu laika līdz mūsdienām daudz dzīvnieki ir izmiruši vides pārmaiņu vai pārmērīgas medīšanas dēļ. Bībele
stāstu par vīru vārdā Nimrods, kas bija varens mednieks, un nav iespējams iegūt nosaukumu varens mednieks medījot tikai peles. Pilnīgi iespējams, ka viņš nogalināja kādus lielus radījumus. Varbūt tieši viņš bija viens no tiem, kas nogalināja lielos dinozaurus. Kāds varētu jautāt, kā tad viņi dabūja dinozaurus šķirstā, bet Noā jau nebija sacīts, ka šķirstā jāņem pieaudzis dinozaurs. Viņš varēja paņemt kādus mazuļus vai, piemēram, 2 olas. Galu galā kādu no šiem lielajiem zīdītājiem un rāpuļiem arī dinozauri izmira. Iespējams, drīz vien pēc plūdiem. Lielas paldies tev, sludinātāja Daga. Man šķiet, ka mums ir iesūtīts vēl kāds bībeles jautājums. Sveiki, mani sauc Alejā, man ir 12 gadi, esmu no Kalifornijas. Mans jautājums ir šāds. Kā mēs varam atšķirt labos eņģeļus no sliktajiem eņģeļiem? Labie eņģeļi vienmēr pārliecinās un vadīs tevi darīt tās lietas, kas saskan ar Bībeli. Sliktie eņģeļi negribēs, ka tu seko Dieva vārdam. Sliktie eņģeļi centīsies panākt, ka tu darītu sliktas lietas. Labie eņģeļi vienmēr mudinās tevi sekot Dieva vārdam un būt svētā gara vadītam. Labi, mums ir vēl viens jautājums, ko aplūkosim. Sveiki, mans vārds ir Alisa, esmu no Aiho. Man ir 9 gadi, un mans jautājums ir, kāpēc Dievs pieļauj, ka pārbaudījumi nāk pār kristiešiem? Bībele stāsta par vīru vārdā Ījebs, un ir teikts, ka viņš bija labs, pat perfekts vīrs, bet Dievs pat šajā gadījumā atļauj vēlnam uzbrukt ar kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Pēters Bībelē ir teicis, ka mūsu ticība pieaug tad, kad dodamies cauri pārbaudījumiem. Ticība ir gluži kā muskuļi, un muskuļi nekļūst stipri, ja netiek vingrināti. Un jo smagāks ir svaru stienis, jo stiprāki kļūst muskuļi. Un ja jūs vēlaties iemācīties pacietību, jums būs jādodas cauri šādiem pārbaudījumiem, kas trenēs jūsu pacietību, kamēr jūs kļūsiet pacietīgi. Ja jūs vēlēsieties iemācīties kādu mīlēt, jums pavisam iespējams būs kopā jāpabūt ar kādu, kas izturas nejauki, un tādā veidā jūs iemācīsieties mīlestību. Dievs mums palīdz attīstīt Jēzus raksturu, kad dodamies cauri pārbaudījumiem. Sludinātāja Daga, šovakar ir ļoti nopietna un visai aizraujoša tēma – dārgumu karte. Tā ir ļoti nozīmīga uzsākot šo piedzīvojumu. Došu vārdu tev. Paldies, sludinātāja Ros. Vēlos jūs atkal visus sveikt. Jūs gados jaunie, kas esat atnākuši uz šo īpašo programmu. Šī ir pirmā pārsteidzošo piedzīvojumu sērija, un mēs izmantosim šo kuģi, kura vārds ir Viņa majestātes servis. Dosimies šajā piedzīvojumā runājot par īsto dzīves jēgu. Vai šeit ir kādi, kam patīk piedzīvojumi? Programmas laikā es jūs aicināšu iesaistīties dažādās lietās kopā ar mani. Es jums dodu šo nelielo ieskatu, lai jūs zinātu, kas mūs sagaida nākamajās nodarbībās. Šī vakar nodarbība būs par dārgumu karti. Vai kāds no jums ir redzējis īsta dārgumu karti? Ziniet, daudz cilvēki domāja, ka viņiem ir dārgumu karte. Daži cilvēki ir zīmējuši kartes, daži tās ir pazaudējuši, vēl citi ir atraduši kaut ko okeānā, piemēram, nokrimušus kuģus kartes dēļ. Viņi zināja garumu un platumu grādus tai vietai, un šīs kartes dēļ viņiem bija iespējams nonirt zemē un atrast šos kuģus, dažus pat pilnus ar zeltu. Ir zināmi vairāk gadījumi pie Floridas, kur cilvēki ir atraduši dārgumus. Citi cilvēki tos ir meklējuši kalnos, bet īstie dārgumi, par ko mēs šovakar runāsim, ir atrodami Dieva vārdā. Es atceros un dzirdēju kaut ko abrīnojumu pirms dažiem gadiem. 1992. gadā kāds vīrs Lielbritānijas dienvidos pazaudēja āmuru drauga tīrumā, un vienam no viņa draugiem bija metāla detektors. Jūs jau zināt, kā metāla detektors strādā. Jūs uzliekat austiņas, dodaties meklēt, un kad tiek kaut kas atrasts, tad tas skaļi pīkst, skaņa kļūst intensīvāka. Viņš cerēja, ka kopā ar draugu viņam izdosies atrast pazudušu āmuru. Viņš devās laukā un sāka meklēt visapkārt, un zināt, ko viņi atrada? Viņi atrada vienus no lielākajiem apslēptajiem dārgumiem, sauktus par Hosterna dārgumiem. Tur bija 14,000 zelta, sudraba un bronzas Romas laika monētu, kaklarotas $1 miljonu vērtībā, pat vairāk nekā 3 miljonus vērtas, un viņi pat nezināja, kā to novērtēt, jo tā kā tas ir roku darbs, tas ir nenovērtējams. Bet tikai svara ziņā tas bija vairāk nekā $3 miljonus vērts. Kāds bija apracis savus dārgumus uz laiku un noteikti bija pagatavojis karti, bet tad varbūt tika arestēts vai ieslodzīts cietumā, varbūt nomira vai tika kaut kur aizvests un nekad neatgriezās, lai savāktu savus dārgumus. Un ziniet, labākais šajā stāstā ir tas, ka tas vīrs atrada arī savu āmuru.
Tātad viņš atrada gan savu āmuru, gan arī šos neticamos dārgumus. Ļaudis kādreiz atrod apslēptas bagātības, bet lielākais dārgums ir Dieva vārds. Vēlos jums pastāstīt vēl kādu stāstu, patiesu stāstu. Tas ir par kādu zēnu, kas ganīja kazas 1947. gadā. Pirms pāris mēnešiem mēs bijām tajā vietā, tā ir netālu no Nāves jūras Izrēlā. Zēns meklēja kādas noklidušas kazas. Viņš bija tur ārā un bija karsts, un viņam bija garlaicīgi, un viņš paņēma akmeni un ieraudzījis kādus caurums klintī, meta ar to un domāja, vai es varu ar akmeni trāpīt tajā caurumā. Un viņš meta akmeņus tajos caurumos, bet tad, kad viņš iemet akmeni vienā no šiem caurumiem, kaut kas notika. Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Tu esi tuvāk malai un biji pirmais. Kāpēc gan, lai tu nenāk pie manis šeit? Labi. Redzēsim, vai mēs varam to atrast. Šeit ir tik daudz dārgumu. Kādēļ gan tev nepaskatīties dārguma lādē? Paskaties, vai tu arī atrast tur māla podu. Tas ir gandrīz tāds pats māla pods, par kādu mēs runājām. Ieskaties kārtīgi. Te nu tas ir, paņem visu lietu. Labi, noliec to lejā. Kāds ir tavs vārds? Samuēls. Labs bībeles vārds. Pasniedzies šeit. Vai tu vari atrast kādus akmeņus? Atrodi tādu lielāku. Labi. Mēs noliksim to šeit uz klāja. Tu vari nākt ar mani šeit augšā. Tagad akmeni nomet uz koka klāja. Labi, tagad mēģini akmeni nomest uz šī māla poda. Vai tas izklausās mazliet citādāk? Tev tagad man būs jānopērk jauns māla pods. To es tev neizstāstīju stāsta sākumā. Kad zēns aizmet akmeni un tas nokrita uz zemes, tas neradīja tādu skaņu, bet kad zēns izdzirdēja šādu skaņu, viņš pie sevis teica, kas tas ir? Aplaudēsim Samuēlam un pateiksimies par palīdzēšanu. Tu vari paturēt šo maisiņu ar akmeņiem. Viņš izdzirdēja šo skaņu un teica, kas tas ir? Viņš uzrāpās tur un vai zināt, ko viņš atrada? Vairākus mālu traukus, tādus podus, kas bija piepildīti ar papirusa ruļļiem, vecāko bībeles versiju, ko vispār cilvēki zina. Tagad tos sauc par Nāves jūras tīstokļiem. Tie bija iespējams viens no vislielākajiem atradumiem. Ja jūs dotos uz Izraēlu šodien, viņi tur ir izbūvējuši veselu muzeju ar trauksmes signalizāciju un metrbieziem dzelzbetona mūriem, augstu drošību, kas apsargā viņu nacionālo dārgumu, vecākos manuskriptus, kas viņiem ir, tāpēc, ka ebreji, tāpat kā lielākā daļa kristiešu, tic Bībelei, ka tas ir Dieva vārds. Šeit jūs redzat bildi no alām, un tā izskatās viens no tiem podiem. Un uz ekrāna ir viens no tiem ruļļiem, ko viņi sauc par Jesejas rulli. Tajā ir gandrīz visa Jesejas grāmata, un tā nav mainījusies, tā ir gandrīz identiska tai, kas ir tavā mūsdienu Bībelē. Dievs ir izdarījis ko īpašu, lai aizsargātu savu vārdu. Kāds varētu jums teikt, ka Bībele ir tikai pasaka, vai esat kaut ko tādu dzirdējuši? Ko Bībele saka pati par sevi? Visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Tie ir derīgi, tie nav tikai cilvēku vārdi. Bībele nav tikai melna tinte uz balta papīra. Tie ir pārdabiski un spēcīgi vārdi, kas var izmainīt dzīvi un arī sirdi. Kādreiz Bībeles grāmatas tika rakstītas uz papirusa. Dievs uz akmens uzrakstīja 10 baušļus, un tad apmēram 1500. gadā vīrs vārdā Gutenbergs atklāja ko, kurš zina ko? Grāmatu iespiešanas tehniku. Līdz tam Bībeles tika pārrakstītas ar roku, un tad pēkšņi Bībeles ļoti strauji sāk izplatīties visur pasaulē, un tam sekoja liela atmoda. Te ir bilde ar Gutenberga izgudroto ierīci grāmatu iespiešanai. 1992. gadā kāds nopirka Gutenberga Bībeli un samaksāja $3 miljonus par to, tāpēc, ka tā bija viena no pirmajām iespiestajām Bībelēm. Cilvēki atzīst, ka šis ir milzīgs dārgums, apslāpts Bībelē. Kad ir jādodas uz tiesas sēdi, dažreiz tur liek nodot zvērestu, un kad tas tiek darīts, tad jāuzliek labā roka uz Bībeles. Kad prezidents stājas jaunajā amatā, viņš savā birojā nodod zvērestu, uzliekot roku uz Bībeles. Kad to darīja Džordžs Vašingtons, viņš beigās piebilda, tāpēc palīdz man Dievs. Ievērojami cilvēki visos laikos ir zinājuši, ka tā nav parasta grāmata. Tā ir grāmata, kas palīdz mums atrast ceļu uz debesīm. Tā ir milzīgu dārgumu karte. Dažiem no jums šeit noteikti ir viedtāluņi. Arī man tāds ir, kas ir gudrāks par mani. Es devos ceļā no viesnīcas, kas atradās brauciena attālumā cauri visai valstī, un ja man nebūtu GPS, es būtu pazudis.
Esmu tik pateicīgs šiem tāruņiem. Es mēģinu skatīties dažādās kārtēs katru reizi, kad devos kādu apciemot, un kā sludinātājs es teiktu, tā iela atrodas tajā un tajā kvadrantā, un te ir dažādas ielas, kas ir dažādos virzienos. Tad es tur brauktu augšā un lejā pa dažādām ielām, prasītu pēc norādēm, tas man aizņemtu veselu mūžību. Bet tagad es vienkārši varu pateikt, aizved mani uz Eleksiona ceļu, un pēkšņi tas man saka, kur man jāgriežas, jo tam ir iebūvēta karte. Kad tu lasi savu bībeli, tad svētais gars tai palīdz būt par iekšējo GPS sistēmu tev, lai vadītu jūs katrā lēmumā, ko jūs pieņemat. Tāpēc, ka ir ļoti daudz nozīmīgu lēmumu, kas jums jāpieņem. Tagad man ir nepieciešams brīvprātīgais. Jaunā lēdija priekšpusē, tu vari ieskatīties dārguma lādē. Kāds ir tavs vārds? Keitija. Paskaties dārguma lādē, vai tur atrodas tāds mazs brūns maisiņš. Vai tu vari to atvērt? Vai tu redz tādu mazu maisiņu? Jā, tu to atradi. Labi. Vai tu gribētu to atvērt? Vai tu zini, kas tas tāds ir? Teleskops. Jā, gluži līdzīgs kā periskopi zemūdenē. Pavelc tam no gala un skaties, kas notiek. Izskatās tāds pats, kāds mums šobrīd ir uz ekrāna. Uz ekrāna mums ir teleskops. Viņi izmantoja šos uz kuģiem vēl pirms binokļiem, un uz to ir diezgan jauki paskatīties. Bet vai tie tika izgatavoti, lai uz tiem skatītos, vai tas ir veidots, lai skatītos tam cauri? Jā, lai skatītos cauri. Vai Bībele ir kas tāds, uz ko mums būtu jāskatās? Cik daudziem no jums ir Bībele? Cik daudz no jums katru dienu skatās uz savu Bībeli? Vai tas palīdz, ka jūs skatāties uz savu Bībeli? Šeit ir Bībele, uz kuru jūs varat raudzīties visu dienu, bet tas jūs neglābs, jo jums jāskatās uz dzīvi caur Bībeli. Vai tu vēlies paskatīties caur to? Es to parādīšu, kā tas strādā. Jā, šeit tev ir nedaudz jāpagriež. Jā, nu es varu redzēt. Bērni arī priekšā mums smaida. Vai tu redzi? Daudz interesantāk ir skatīties cauri tam, nevis skatīties uz to, vai ne? Man ir labas ziņas. Tā ir mana dāvana tev. Tātad bērniem, kas nāks uz skatuves, dažiem būs iespēja kādas lietas paturēt. Varat aplaudēt Keitijai. Liels paldies tev! Jūsu zināšanai mēs šovakar apskatīsim 8 jautājumus. Pirmais jautājums, kā jūs varat zināt un paši pārliecināties par to, ka Bībele ir patiesa? Tādēļ, ka sludinātājs Tāks jums to saka. Es ceru, ka jūs man ticat, bet tas nav labākais iemesls. Bībele saka, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Psalmi 34:9. Jums pašiem ir jānogaršo, ka Dievs ir labs. Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Jā, jūs jau redzējāt, ka teleskops tika uzdāvināts, un tādēļ šeit ir daudz, kas vēlas nākt uz skatuves. Ja tu varētu tikt ārā, jaunais cilvēks tur aizmugurē, jā, nāc ārā. Es vienkārši nevēlos ignorēt visus, kas ir tālāk aizmugurē, dodot iespēju tikai priekšā esošajiem nokļūt šeit. Atver to, lādi un pamāj kamerai. Nē, tai, kas ir iekšā lādē, atver to. Kāds ir tavs vārds? Džaks. Vai tu redzi acu aizsēju? Kāpēc, lai tu to nepaņemtu? Paskatīsimies, vai mēs varam aizvērt lādi. Tā eņģi tur nedaudz ķeras. Nu, lūk. Vai tu ļausi man tev to uzvilkt? Es tev aizsēšu acis, un tev būs jābūt godīgam, un man ir jāpārliecinās, ka tu tiešām neredzi. Vai tu kaut ko redzi? Labi, vai tu tagad kaut ko redzi? Vai tev patīk augļi? Labi, uzgaidi vienu mirklīti, es turēšu kādu augli tavā priekšā, un es vēlos, lai tu man pateiktu, vai tas ir ābols vai apelsīns. Tev būs jāizmanto oža. Pārbaudīsim, vai tā strādā labi. Labi, nē, es teicu to šobrīd tikai pasmaržo. Ābols vai apelsīns? Vai tev pret kādu ēdienu ir alerģija? Ja nav, tad tādā gadījumā es lūgšu, lai tu atver savu muti, lai es varu tev kaut ko tajā iemest. Tev man būs jāuzticas. Labi. Kas tas ir? Vīnoga. Kā tu vari zināt, ka tā ir vīnoga? Tu to neredzēji, tā garšo kā vīnoga. Tādēļ, ka tu pats to pagaršoji, un tādēļ tu tagad zini, kas tas ir. Un tagad tu vari noņemt acu aizsēju, vai tu vēlētos redzēt, kā ābols izskatās. Redzi, tu nevari uzticēties sludinātājiem. Nevienmēr viņi tev sacīs patiesību. Labi, tu vari paturēt šo banānu, tādēļ, ka es vēlos atpakaļ savu acu aizsēju. Paldies, Džek. Kā mēs varam zināt, ka Bībele darbojas?
Mēs paši to pagaršojam. Meneleks bija interesants vīrs. Viņš bija Etiopijas imperators, dzimis 1884. gadā. Viņš bija ievērojams karalis, kas atbrīvoja un nostiprināja Etiopiju, ļoti reliģisks vīrs, labs kristietis. Viņš lasīja Bībelē, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un viņš domāja, katru reizi, kad es saslimšu, es vienkārši apēdīšu kaut ko no Bībeles. Un kad viņš kļuva slims, viņš nedaudz noplēsa no Bībeles lapu un to apēda. Un viņš teica, ka tas vienmēr viņam lika justies daudz labāk. Līdz pēdējai reizei, kad viņš jau bija vecs, viņam bija insults. Viņš jutās ļoti slikti, tāpēc viņš apēda visu 1. un 2. ķēniņu grāmatu, un tad viņš nomira. Kad Bībele mums saka ēst Dievu vārdu, jo tā ir dzīvības maize, vai tas nozīmē, ka mums vajadzētu burtiski ēst Bībeles lapas? Nē, tas to nenozīmē. Mums to nevajadzētu darīt. Vai Dievs Bībelē pravieto nākotni? Ko Bībele par to saka? Dievs Iesaijas 46, 9 un 10 saka, es esmu Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga. Mēs zinām, ka Dievs ir Dievs, tāpēc, ka viņš var redzēt nākotni, un viss, ko viņš ir teicis, ka tas notiks, piepildīsies. Man atkal būtu nepieciešams brīvprātīgais. Jā, es jau piemirstu, kā iepriekš izvēlējos jūs. Šoreiz izvēlēšos no turienes. Redzu jaunu cilvēku, kurš ir pacēlis roku visaugstāk, tava attieksme tev palīdzēja. Nāc šeit augšā. Sam, aizej lūdzu līdz dārguma lādei un atverat to, tu ieraudzījis tur tādu statuju. Tev priekšpusē ir jātaista āķis. Vai tu redzi? Tagad tur statuju. Vēl tur ir arī akmens. Vai tu vēlētos izņemt arī to? Paņem to. Paldies. Vai tu varētu šo paturēt augšā? Cik daudz no jums zina, kas tas ir? Tas ir no kāda stāsta Bībelē. Tas ir kāds sapnis, ko redzēja ķēniņš Nebukadnēcars Daniela grāmatas 2. nodaļā. Un tajā sapnī, ko Daniels stāstīja ķēniņam, tā vīzija attēlo pasaules reliģijas un ķēniņu valstis. Kurš no jums zina, kas ir tā zelta galva? Tā bija Babilonija. Sudrabs attēloja Medo-Persiju, bronza Grieķiju, dzelzs kājas Romu, un pēdas pa daļai no dzelzs un pa daļai no māla, jo sajaucās baznīca kopā ar Romas valsti. Un vīzijā par Romas impēriju ir tie 10 kāju pirksti. Nākamā lieta, kas nāk pēc zelta, sudraba, bronzas, dzelzs māla un dzelzs māla sakausējuma ir akmens. Kas ir šis laikmetu akmens? Kā ir uzrakstīts uz tava akmens? Tev jāparāda. Kas ir tas akmens? Jēzus. Ir teikts, ka Jēzus ir tas akmens, kas satriekš šā tēla kājas, un līdz ar to sašķīda smalkās druskās arī pārējais tēls. Tas izputēja un vējš druskas aiznesa, un šis akmens pārvērtās par lielu kalnu, kas piepildīja visu zemi. Un to sapnī redzēja ķēniņš, pirms tas notika. Tagad tu vari šos paturēt, tā ir man dāvana tev. Tikai nespēlējies, kamēr es sludinu, labi? Tas atklāja visas pasaules ķēniņu valstis no Daniela laika līdz Jēzus 2. atnākšanai. Tas viss ir noticis, jo Dievs pēc sīkumos redz visu nākotni. Viņš pravietoja visas šīs ķēniņu valstis tieši tā, kā tās nāca. Un tad viņš to paskaidroja ķēniņam Nebukadnēcaram. Vai zinātne apstiprina Bībeles patiesumu? Jā, Bībele arī ir zinātniska grāmata. Jūs jau zināt, pirms daudziem gadiem Eiropā bija problēmas, jo plosījās buboņu mēris. Vai zināt, buboņu mēri pārnēsā blusas, kas bija uz žurkām un pelēm? Un blusu bija ļoti daudz, tāpēc, ka nebija kaķu. Daži cilvēki baznīcā teica, ka kaķi ir ļauni, un tāpēc viņi sāka nogalināt visus kaķus Eiropā. Un kas notiek tad, kad nav kaķu? Savairojas peles un žurkas, un cilvēki iegūst šīs blusas no žurkām, un visi kļuva slimi un nezināja, ko lai dara. Un tad daži no baznīcas vadītājiem teica, ka varbūt vajag meklēt atbildi Bībelē, un Bībelē runāts arī par sanitārijiem un higienas likumiem. Viņi sāka sekot šiem sanitārijiem likumiem, kas aprakstīti Bībelē, un tad beidzot buboņu mēris mitējās. Bībelē arī ir teikts tas, ka Dievs ir pakāris zemi pie nekā. Jau ļoti sen Ījeba grāmatā, kas ir viena no senākajām Bībeles grāmatām, tur ir teikts, ka pasaule
pasaule nestāv uz Atlanta pleciem. To teica grieķi, ka Atlants turot pasauli uz saviem pleciem. Vai arī, ka pasaule ir uz liela bruņurupuču muguras. Un es domāju, uz kā tad tas bruņurupucis stāv? Un visi šie mīti par to, uz ko tad šī pasaule īsti turas. Tāpēc, ka šī zeme ir piekārta kosmosā pie nekā. Turklāt Bībele saka, ka Dievs sēž virs zemes apļa. Tajos laikos, kad Bībele tika sarakstīta, daudzi cilvēki domāja, ka zeme ir plakana. Jūs atceraties stāstu, kad Kristofers Kolumbs reiz teica, ka vēlas kādus kuģus no karalienes Izabeles, lai viņš varētu burāt no rietumiem uz austrumiem, lai dotos apkārt pasaulē. Bet viņi teica, to aizbarās pāri pasaules malai, tāpēc, ka pasaule ir plakana. Tagad mēs saprotam, ka zeme ir apaļa, bet vēl tad, kad dzīvoja Kristofers Kolumbs, daudz izglītot cilvēku domāja, ka zeme ir plakana, bet Bībele jau ļoti sen vecajā derībā teica, ka Dievs sēž virs zemes apļa. Tas ir rakstīts Iesijas grāmatā 600 gadus pirms Kristus. Vai viss Bībeles vēstījums ir saskanīgs? Pat tad, ja Bībeli ir uzrakstījuši, kurš zina, cik daudz cilvēku? Aptuveni 40 cilvēku. 1500 gadu laika periodā. Daži no viņiem bija gani, daži karaļi, daži, kas rakstīja Bībeli, atradās cietumā, citi pilī. Tur bija priesteri, apustuļi un sludinātāji un aitu gani, ļoti dažādi pārstāvji. Bet tas viss ir viens koncentrēts ziņojums, kas runā par Dieva plānu mums, kas esam veidoti Dieva līdzībā. 2. Pētera 1.21 Bībele saka, Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Bībele ir abrīnojama savā saskaņā, tā perfekti sadar kopā. Dažādi rakstnieki Bībelē atbalsta viens otru. Bībele ir brīnumaina savā izcelsmē. Tas ir fantastiski, ka jau Mūzes laikos Dievs viņu iedvesmoja rakstīt. Un ka cilvēkiem bija iespējams šādā pārdabiskā veidā saņemt šīs atklāsmes. Ja Ēdenes dārzā Dievs atklāja viņiem to vīzijā, un viņš to piepildīja apbrīnojamā precizitātē. Un manis minētais piemērs par nāves jūras tīstokļiem to apstiprina. Ja mēs šeit, piemēram, uzspēlē klusos telefonus, es pateiktu kādu vārdu, un nākamais cilvēks pateikt nākamajam, un pēc tam nākamajam, mēs varētu iesaistīt visus šeit klātsošos no tevis sākumā līdz pat aizmugurei, un atpakaļ līdz skatuvei, un beigās, ja es jautātu, ko šis cilvēks iečukstēja tavā ausī, tad tu pateiktu. Es varētu sākt ar teikumu, lūdzu padod cukuru, bet kamēr šis ziņojums būtu nonācis līdz tevīm, tas vēstītu, cūkas ir taukainas. Jūs man atdot pilnīgi citādāku ziņojumu, jo tas būtu padots tālāk tik daudzas reizes. Un tāpēc cilvēks saka, kā Bībele var būt tik saskanīga pat tad, ja tā ir tulkota un pārrakstīta tik daudz reižu. Dievs abrīnojamā veidā ir saglabājis tās precizitāti. Bībele ir brīnumaina tās ziņotajā vēstī. Un Bībeles vēstījums ir tāds, ka Dievam ir plāns tev, lai tu dzīvotu mūžīgi. Un viņš vēlas tevi glābt no ļauna un aizvest tevi līdz savai valstībai. Mums būs nodarbība, kurā mēs runāsim par šo valstību, kur jums būs brīnišķīgi ķermeņi, un jūs dzīvosiet mūžīgi. Kāds ir viens no lielākajiem pierādījumiem, ka Bībele ir patiesa? 2. Pāvela vēstulē Korintiešiem 5.17 ir teikts, tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Lielākais pierādījums Bībeles patiesumam ir tas, ka tas pārveido cilvēkus. Vēl šajā rakstvietā jūs varat lasīt vārdus, kas bijis, ir pagājis, jo redzi, viss ir tapis jauns. Es zinu, Bībele ir brīnumaina tādēļ, ka tā pārveido cilvēkus, jo es pats biju viens no tiem cilvēkiem, kas tika pārveidots Bībeles ietekmē. Tā ir mana bilde, kad man bija 11 gadu. Tajā es smaidu, bet es nebiju ļoti priecīgs. Mani vecāki neticēja Dievam. Mana māte, kaut arī viņa bija no ebreju tautas, nebija īpaši reliģioza, un mans tēvs, kaut arī viņš cēlies no baptistu vides, kļuva par agnostiķi jeb atīstu. Viņš neticēja Dievam, un viņi sūtīja mani uz 14 dažādām skolām, un tajā laikā es biju Ņujorkas militārajā akadēmijā. Tā ir tā pati skola, kurā mācījās arī prezidents Trumps, bet es viņu nepazinu, jo viņš bija vecāks par mani. Bet Ņujorkā es iekļuvu daudz dažādās nepatikšanās, jo es nezināju, ka ir Dievs. Es mēdzu domāt par pašnāvību, tāpēc, ka es redzēju, ka cilvēki nav pārāk laimīgi. Mana mamma bija aktrise dažādās filmās. Es pat nezinu, vai kāds no jums ir redzējis filmu 10 baušļi. Mana mamma spēlē nelielu lomu tajā filmā, un katru reizi, kad mani bērni skatās, viņi saka, skaties, tur vecmāmiņa iet.
Un tas arī viss. Viņa jau ir prom. Viņa bija komponiste, viņa rakstīja dziesmu Elvisam Preslijam, viņa bija filmu kritiķe, viņa pazina dažādus aktierus un aktrises visā pasaulē, bet viņa nebija ļoti laimīga. Un arī mēs tos cilvēkus pazinām, mēs devāmies uz viņu mājām, viņi nāca uz mūsu mājām, viņiem bija $1 000 000, viņi bija talantīgi un izskatīgi, un es arī pazinu tādus, kas izdarīja pašnāvību, jo viņi bija nelaimīgi. Arī mans tēvs bija ļoti bagāts. Vienu brīdi viņam piederēja 2 aviokompānijas, $1 000 000, privātas lidmašīnas, Rolls-Royce, Ferrari, Maserati, visas šīs luksus mašīnas, dzīvojot lielā savrupmājā uz salas, ar suleņiem un kalponēm. Un katru nakti viņam bija jāpiedzeras, lai viņš varētu aizmigt. Viņš nebija laimīgs. Es nevēlējos būt kristietis un domāju, ka Bībele ir pasakas. Un tādēļ es sāku iesaistīties dažādās citās reliģijās, pievērsos budismam un praktizēju jogu, prāta kontroli, meditāciju. Es vienkārši mēģināju atrast dzīves jēgu. Mans tēvs ieradās Bostonā un teica, Dag, tev jāatsāk iet uz skolu. Es atradu skolu uz kuģa. Tā ir bilde tam buru kuģim. Es šo bildi dabūju internetā, un es biju uz šī kuģa. Tad buras nebija sarkanā krāsā. Tā nosaukums bija Vega, un tā bija daļa no skolas, kas burāja apkārt pasaulē. Un es domāju, nu jā, es vēlētos to darīt, un tāpēc es esmu dzīvojis uz 2 dažādiem kuģiem, un es domāju, tas varētu būt jautri. Tāpēc es devos uz skolu, mans tēvs aizved man uz Itāliju, kur es uzkāpu uz kuģa, un mēs burājām pa dažādām jūrām. Bet skolā, kurā es gāju, mums mācīja, ka Dieva nav, mums mācīja evolūcijas teoriju un ateismu. Bet ap to laiku es jau biju sācis meditēt un teicu, ka pēc manām domām Dievs eksistē, jo notiek pārāk daudz dīvainu lietu. Un es kaut ko biju iemācījies. Kad mēs burājām no Ziemeļāfrikas uz Spāniju, tad mēs iekļuvām briesmīgajā vētrā. Un kad ūdens jau sāka iekļūt kuģī un bija tumšs un augsts, jo bija gandrīz Ziemassvētku laiks, es domāju, ka es nomiršu. Kā jums šķiet, ko dara ateisti, kad viņiem šķiet, ka viņi nomirs? Viņi sāk lūgt. Jā, viņi visi sāka lūgt. Bet vai Dievs vēlas, lai mēs lūdzam tādēļ, ka mums ir bail? Tas varētu būt sākums mūsu ticībai, bet viņš vēlas, lai mēs viņu lūdzam tāpēc, ka viņu mīlam. Tā nu es arī lūdzu kopā ar visiem, un mēs izdzīvojām, un es ierados mājās uz Ziemassvētkiem. Un tad es aizlaidos no mājām pēdējo reizi. Kopš 16 gadu vecuma es nekad vairs neatgriezos mājās. Kad es ar citu autobraucēju palīdzību devos no Floridas uz Kaliforniju, es iestrēgu uz lielceļa. Stāvēju stundām ceļmalā balsojot, lai kāds man aizvestu, bet neviens man neņēma. Līdz beidzot es nolēmu lūgt. Es teicu, kungs, es zinu, ka es esmu diezgan briesmīga persona. Bet vai tu varētu man lūdzu piedot? Palīdz, lai kāds man aizvestu un arī ar kaut ko pacienātu, un es lūdzu, lai tas būtu kāds normāls cilvēks. Es Dievam prasīju 4 lietas - braucienu, naudu, arī ēdienu un normālu vadītāju. Tolaik es neko nezināju par lūgšanu Jēzus vārdā. Es vienkārši lūdzu Dievu, prasīju, lai viņš man piedod un palīdz. Tiklīdz bija beidzis lūgt, apstājās kāda mašīna un paņēma mani. Šoferis aizveda mani vairāk nekā 3000 km tuvāk manam galamērķim. Viņš baroja mani visa ceļa garumā, kaut es viņam to neprasīju, un tad viņš man izlaida un iedeva $40. Tajā laikā tā bija liela nauda. Bet es viņam šo naudu neprasīju, un vēl es viņam nelūdzu, lai viņš man sludinātu visu ceļu no Oklahomas līdz Kalifornijai. Viņš bija kristietis, un viņš citēja Bībeli, viņš runāja par mani ar Jēzu, bet es taču domāju, ka Bībele ir pasakas. Es neticu Bībelei, bet man atlika vai nu klausīties, vai pamest mašīnu. Un viņš bija tik jauks pret mani, tāpēc tas man rosināja domāt. Es uzkāpu kalnos un dzīvoju alā kā vientuļnieks 1,5 gadu. Un es domāju, ka es atradīšu Dievu. Es biju noguris no pilsētas, arī nauda un slava nenesa laimi, un es domāju, kāda tad ir dzīves jēga. Un brīnumainā kārtā kāds bija apmeties tajā alā pirms manis un atstājis tur Bībeli. Es to kādu laiku ignorēju, bet vēlāk es nolēmu, ka lasīšu Bībeli, lai es varētu diskutēt ar kristiešiem. Bet kāpēc es jums to stāstu? Bībele ir spēcīga grāmata. Es sāku lasīt 1. Mūzes grāmatu, un es pie sevis domāju, tas nevar būt taisnība. Ādams un Ieva, Noā plūdi, Bābeles tornis. Es domāju, ka tās visas ir pasakas, bet kāda balss iekšēnē teica, ka tā ir patiesība. Un tad es ievēroju, ka Bībeles pravietojumi ir piepildījušies tieši tā, kā Dievs to ir teicis. Redziet, jūs varbūt esat uzauguši draudzē, bet es nezināju, ka Jēzus saka padriez otru vaigu. Es to biju dzirdējis visu savu mūžu, bet nezināju, ka viņš to ir teicis. Un kad es atskārtu, ka Jēzus teica, ej otro jūdzi, nomet pirmo
akmeni, mīli savu ienaidnieku un tā tālāk. Oho, Jēzus tiešām bija gudrs, es domāju. Tādēļ es nometos tajā alā uz ceļiem un lūdzu, Dievs, ja tu esi īsts, vai tu piedos manus grēkus, vai tu lūdzu ienāks manā sirdī. Visa mana dzīve mainījās pēc šīs lūgšanas, un tas bija Bībeles spēks, kas manī veica šīs izmaiņas. Bībele var mūs pārvietot. 7. jautājums. Ja mēs pieņemam Bībeli kā Dieva vārdu, vai mēs varam uzzināt lietas, ko citi vēl tikai meklē? Jā, jūs jau zināt, Bībele saka, Dieva vārds jūs darīs gudrus. Tā saka, es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. Un Bībele mums saka, ka Sadrahs, Mesahs un Abednego bija 10 reizes pārāk par visiem gudrajiem, jo viņi ticēja Dieva vārdam. Un ir vēl kādi iemesli, es par tiem jums pastāstīšu vēlāk. Psalmā 119, 98. pantā ir teikts, gudrāku par maniem ienaidniekiem, mani dara tavu baušļu, jo tie ir vienmēr pie manis. Tāpat Bībele arī saka, ka Dieva vārds ir ātrs un spēcīgs un asāks nekā apusēji griezīgs zobens. Dieva vārds ir kā zobens. Cik daudz no jums ir dzirdējuši par Pony Express? Jūs zināt, šobrīd mēs dzīvojam Sakramento, un Pony Express kurjeru dienests eksistē tikai 3 gadus. Tas devās no Sent-Luisas uz Sakramento, un jātnieki bija labākie jātnieki pasaulē. Viņi dabūja 100 spēcīgu zirgu. Un jāja ar tiem aptuveni 80 km dienā, lec uz nākamo un atkal ar to jāja 80 km, un tad sūtījumu atkal pārņēma cits jātnieks, un viņi pārvadāja ļoti nelielus pastu sūtījumus. Tie maksāja ļoti dārgi, $5 par vēstuli. Tolaik tā bija ļoti liela nauda. Tad vēl nebija vilcienu, telegrāfu. Vienīgais veids, kā nosūtīt ziņu, bija Pony Express. Tas kādreiz bija ātrākais veids, bet šim Pony Express jātniekam bija jābūt vieglam, lai zirgs varētu jāt ātri. Segli bija tik plāni, cik plānus vien varēja izgatavot. Jātnieki nedrīkstēja nesāt ieroci, jo tas bija pārāk smags pat tad, ja viņi devās cauri bīstamām vietām. Bet katram šim Pony Express jātniekam bija Bībele, ko viņš veda sev līdzi. Tāpēc, ka cilvēki, kas dibināja Pony Express, ticēja, ka Dieva vārds ir tik nozīmīgs, ka tam vajadzētu būt kopā ar katru jātnieku. Un tāpēc viņi visi devās ceļā ar Bībeli. Ziniet, Bībele ir kas īpašs. Tas ir zobens, tas ir vairogs. Man būtu nepieciešams brīvprātīgais. Jā, puisis no gala, nāc augšā. Gribu, lai tu paskaties dārguma lādē. Vai tu vari tur atrast apaļas, sarkanas bumbas? Vai tu tur redzi kādas apaļas sarkanas bumbiņas tur kastē? Vai tev liekas, ka tu man varētu iemest ar kādu no tām? Izņem tās ārā no kastes. Kāds ir tavs vārds? Sefs. Labi, nāc šeit. Es vēlos, lai tu met tās pingponga bumbas un paskatīsimies, vai tu man vari trāpīt pa galvu. Tu vari man pienākt arī mazliet tuvāk. O, tev labi sanāk. Labi, nu es gribu, lai iemet pa galvu tagad. Bībele saka, ka velns met ar ugunīgām bultām uz mums, un mums ir jāizvelk ticības vairogs. Amen. Tu vari paturēt bumbiņas, tikai tev tās būs jāsalasa. Pateiksimies Sefam par palīdzēšanu. Bībele mums saka, ka Jēzus ir kā Bībele. Viss, ko saka par Bībeli, ir teikts par Jēzu. Piemēram, Jēzus ir dzīvības maize, un arī Bībele ir dzīvības maize. Jēzus tiek saukts par vārdu, un arī Bībele tiek dēvēta par vārdu. Jēzus ir minēts visos Bībeles stāstos. Kad jūs lasāt Bībeli, piemēram, cik daudz no jums atceras stāstu par Ābrahāmu? Stāsts par Ābrahāmu, kas veda savu dēlu, lai upurētu to uz kāda kalna. Kā jūs domājat, par ko vēl šis stāsts mums pavēsta? Vai Dievs arī veda savu dēlu, lai upurētu to uz kāda kalna? Jā. Un kā ar to stāstu, kad Jāzepa pārdeva viņa brāļi? Cik daudz no jums atceras šo stāstu? Vai arī Jēzu nepārdeva kāds no viņa apustuļiem? Un fakts, ka tas bija tieši Jūda, kas pārdeva Jāzepu, un tas bija arī Jūda, kas pārdeva Jēzu. Jāzeps tika pārdots par sudrabu, un arī Jēzus tika pārdots par sudrabu.
Vai jūs atceraties Bībeles stāstu par Dāvidu, kas devās uz Olīvu kalnu, un viņš raudāja, kad Absaloms dzinās viņam pakaļ? Bībele saka, ka Jēzus devās uz Olīvu kalnu, un viņš raudāja par Jeruzālemi. Visi stāsti, ko jūs lasāt Bībelē, cik daudz atceras stāstu par Simpsonu, ko viņš darīja savu mūžu beigās? Viņš bija starp diviem pīlāriem, viņš izstiepa savas rokas, un ir teikts, ka viņš sagrāva Dragona templi. Un mirstot, viņš nogalināja vairāk cilvēku, nekā viņš to izdarīja savas dzīves laikā. Bībele mums saka, ka pat Simpsons ir Jēzus prototips. Arī Jēzus mirstot izstiep savas rokas, un ar savu nāvi pie krusta viņš izdarīja vairāk, lai sakautu savus ienaidniekus nekā kādā citā reizē. Un tā mēs redzam, ka visi Bībeles stāsti mums var kaut ko pastāstīt par Jēzu. Tie ir kā puzles gabaliņi. Jēzus teica, jūs lasāt Bībeli, un tā ir, kas dod liecību par mani. Kā mēs varam saprast Bībeli? Mums tā ir jāstudē. Mazliet šeit un mazliet tur, rindiņu pēc rindiņas, pamācība pēc pamācības. Kad jūs studējat Bībeli, jūs nelasāt tikai vienu pantu un tad tur turpināt. Jūs vēlaties salīdzināt rakstu vietu ar rakstu vietu. Bībelē ir pants, kur ir 2 vai 3 liecinieki. Ja jūs vēlaties uzzināt patiesību, piemēram, par to, kas ir glābšana, izlasiet vairākas rakstu vietas par glābšanu. Ja vēlaties uzzināt, ko Bībele saka par debesīm vai elli, nelasiet tikai vienu pantu. Jo vairāk pantu jums ir, jo stabilāki jūs kļūstat savā saprašanā. Tas ir tāpat kā iedzīt vairākas naglas patiesībā, jo tas dod mums lielāku skaidrību. Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši stāstu Dumpis uz Bounty? Tas ir patiesa stāsts, notika 1889. gadā. Bija kāds kuģis, kuru sauca HMS Bounty. Viņi burāja pie Taitī krastiem. Viņiem bija arī kapteinis Viljams Blaiss, un viņš bija ļoti bēdīgi slavens ar to, ka ar viņu bija ļoti grūti sadzīvot. Daudzi burātāji no viņa tik ļoti nogura, ka viņi sacēlās un uzsāka dumpi. Un viņi iemeta kapteini kopā ar viņam uzticamajiem oficieriem nelielā glābšanas laivā un padzina to prom no kuģa. Viņi teica, mēs vairs nevēlamies, ka tu būtu mūsu kapteinis, bet bija kāda problēma. Ja tu esi daļa no Lielbritānijas flotes un piedalies dumpī, tad tevi pakars. Par to draudēja nāves sods. Tāpēc burātāji, kas pārņēma kuģi, sāka gudrot, kur lai tagad dodas. Lielbritānijā ir kuģi visapkārt pasaulē, kā tad, lai mēs noslēpjamies? Viņi atgriezās Taitī, daži no viņiem nokāpa no kuģa kādā no Taitī salām. Tā bija kā maza paradīze, bet gal galā ieradās briti, noķēra un arestēja viņus. Citi paņēma kuģi un vēl kādas sievietes no Taitī. Viņi zināja, ka viņiem jādodas uz kādām pamestām salām, tāpēc viņi paņēma vēl vīrus, kas viņiem palīdzēja burāt. Fletčers Kristens, kas bija kapteiņa palīgs un kas sacēlās, atrada karti un teica, te ir kāda sala, kuras nosaukums ir Pitkeirnas sala. Uz tās ir ūdens un kādi dabas resursi. Tā nav apdzīvota, un tā ir nekurienē. Mēs dosimies uz turienu un sāksim tur mūsu jauno kopienu. Tāpēc viņi paņēma kuģi, noankuroja to pie salas, nonesa no kuģa visu, kas varēja būt noderīgs, un viņi nodedzināja kuģi, lai angļi burājot garām šo kuģi neatpazītu. Un kādu laiku viņiem gāja diezgan labi. Viņi visi uzcēla tādus apsaldāmus mājokļus, viņiem bija sievas un bērni, bet viens no burātājiem bija paņēmis no kuģa to, kas nepieciešams, lai varētu izgatavot alkoholu. Un tā nu šie vīri sāka dzert. Izcēlās kautiņi, un visai drīz sākās nelikumības, problēmas un slepkavības. Līdz pēc dažiem gadiem atlikuši bija tikai 2 vīrieši un 11 sievietes un 23 bērni. Un galu galā Džons Adams, viens no burātājiem, kapteiņa Blaisa lādes pašā dibenā atrada kuģa Bībeli. Un viņš paņēma to un sāka lasīt. Un viņš teica sievietēm, mums jāpārtrauc tā dzeršana un kautiņi. Viņš iznīcināja alkohola aparātu un turpināja lasīt Bībeli. Visai drīz visi sanāca kopā, lai klausītos stāstus no Bībeles. Viņiem nebija citas grāmatas uz salas, un viņi sāka lūgt. Viņiem bija rīta un vakara svētbrīži. Viņi lūdza, pirms viņi ēda, un arī tad, kad bija pāduši. Viņi sāka ievērot sabatu un kļuva par ļoti reliģisku kopienu. Un pēc 19 gadiem kādi vaļu mednieki apstājās pie Pitkeirnas salas. Tās iedzīvotāji nebija redzējuši nevienu svešinieku jau 19 gadus.
Kapteinis vārdā Foldzers teica, ka uz salas esot ļaudis, kas runā dīvainā angļu valodā, bet tā esot dievbijīgākā kopiena, kādu viņi jebkad esot atraduši. Un tas bija tādēļ, ka viss, ko viņi darījuši šīs salas, bija balstīts uz Dieva vārda principiem. Ziniet, ka tas, ko Bībele izdarījuši šīs salas, to pašu var izdarīt arī jūsu dzīvē. Kāds ir teicis, vai nu Bībele tev atturēs no grēka, vai grēks tev atturēs no Bībeles? Vai jūs lasāt savu Bībeli? Kad jūs to lasāt pirmo reizi, jūs varat arī visu nesaprast. Cik daudz no jums saprata savus vecākus, kad bija mazuļi? Cik daudz saprot savus vecākus tagad? Cik daudz no jums dažreiz izliekaties, ka nesaprotat savus vecākus, kaut gan patiesībā jūs viņus saprotat? Zīdaiņu vecumā jūs noteikti sākotnēji nesapratāt savus vecākus. Viņi centās ar jums runāt bēbīšu valodā, un tas ir apbrīnojami, kā jūs no tā iemācījāties runāt. Bet vecāki turpina ar jums sarunāties, un jo vairāk viņi to dara, jūs sākat vairāk viņus saprast. Kad es pirmo reizi sāku lasīt Bībeli, esot tajā kalna alā, tur bija daudz, kas teikts, ko es sākotnēji nemaz nesapratu. Brāļi tur sanāca kopā, vai tas nozīmē vārds elpa vai elpot, man likās, tur ir runāts par to, un tur arī vēl bija tādi izteiksmes līdzekļi jei vai jī. Es nesapratu karaļa Džeimsa valodu, un tādēļ nesapratu, ko tas īsti nozīmē. Bet vai zināt, es turpināju lasīt. Un tāpēc, ja jūs pirmajā reizē nesaprotat Bībeli, ko jūs darat, turpināt lasīt. Un ja jūs arī pēc tam nesaprotat, ko jūs darat, joprojām turpināt lasīt. Īstais iemesls, kāpēc jūs runājat savā valodā, ir tas, ka jūs to dzirdat visu savu mūžu. Jūs klausāties un sākat to saprast. Tagad arī visi šķietam dīvainie teikumi, kurus iepriekš nesapratu, tagad man ir saprotami. Un tas izmainīja manu dzīvi un deva man īstu prieku un laimi. Mani vecāki, māte un tēvs nu jau ir miruši. Un arī mans īstais brālis vairs nav starp dzīvajiem. Bet neskatoties uz to, es domāju, ka iespējams es esmu laimīgākā persona visā ģimenē. Tieši tam dēļ, ko Bībele izdarīja ar mani, tā pilnīgi izmainīja manu dzīvi, un to, ko Dievs izdarīja ar mani, viņš vēlas izdarīt katram no jums. Tas notiek tad, kad jūs Bībeli liekat pirmajā vietā. Visa Bībele runā par vienu galveno tēmu, un tas ir krusts. Tad, kad Jēzus nomira pie krusta, kļuva redzama Sātana mīlestība uz spēku un Dieva mīlestības spēks. Senajos laikos kādam piederēja karte, un tur bija teikts, ka ir jāiet kādi 50 metri no šī akmens līdz akmenim, kas izskatās kā haizivs. Un tad jādodas kāds 50 soļus tajā virzienā, un tur būs kāds koku puduris, un tad jāiet mazliet pa kreisi, un tur būs kāda punktota līnija, un redzams avots, un tad atkal jāsoļo kādus 50 soļus uz ziemeļiem. Un apzīmējums X norāda uz īsto vietu. Vecos stāstus viņi uzzīmēja ar šo apzīmējumu X sarkanā krāsā, lai atzīmētu vietu, kur ir paslēpti dārgumi. Vai jūs zinājāt, ka Bībelē ir dārgumi, un arī pati Bībele ir kā dārgums? Pētot Bībeli, mums ir iespējams nonākt līdz vislielākajam dārgumam, kurš ir apzīmēts ar šo X sarkano burtu. Kurš zina, ko tas X varētu nozīmēt? Tas ir Jēzus krusts. Galvenā Bībeles tēma visā Bībelē, sākot ar 1. Mūzes grāmatu un līdz pat atklāsmes grāmatai, ir par Dieva mīlestību, kas atklāta tev un man, kad Jēzus nomira pie krusta. Kad es izvēlējos pieņemt Dievu, viss manā dzīvē sāka mainīties. Es vēlētos kaut tad, kad biju jūsu vecumā, kaut es būtu zinājis vairāk par Dievu, es pieļauju tik daudz kļūdas, kuras vēlos aizmirst, bet ja man būtu ap 8, 9, 10 gadiem, un es zinātu par Bībeli un zinātu par Jēzu, es būtu aiztiepījis sev daudz problēmu un galvas sāpju. Es būtu bijis labāk izglītots, bet Dievs man ir bijis žēlīgs, un tas viss notika tā spēka dēļ, kas ir Bībelē. Man ir bijusi tik apbrīnojama dzīve, es nekad nebūtu domājis, ka Dievs man dos šādu iespēju ceļot apkārt pasaulē un runāt ar cilvēkiem par Jēzu un iegūt tik aizraujošu pieredzi. Būt kristietim nav garlaicīgi. Kristiešu dzīve ir pati aizraujošākā. Man patīk jautri brīži, man patīk vadīt lidmašīnas, patīk braukt ar močiem un kvadricikliem, man patīk arī spēlēt raketu bumbu.
Mēs visi to varētu šeit uzspēlēt kādu reizi. Man patīk fotografēt, man patīk niršana. Kopā ar ģimeni mēs dodamies nirt. Man bija iespēja dzīvot uz 2 kuģiem, burāt un redzēt ļoti aizraujošas lietas. Smaiļot pa upēm, dzīve tiešām ir piedzīvojums. Būt kristietim nenozīmē dzīvot garlaicīgu dzīvi. Kad es biju jauns, pirms es iepazinu Jēzu, es domāju, ka dzīves izklaides var atrast narkotikās, alkoholā, lamājoties, bet tās bija aplamas domas. Līdz ko es atdevu savu dzīvi Jēzum, viņš ienāca manā dzīvē. Bībele saka, ka Jēzus vēlas, lai jūsu dzīve būtu bagātīga. Tas nozīmē, ka dzīve kļūst tiešām aizraujoša, un tad es ieguvu īstu jautrību uz šīs zemes tādēļ, ko Jēzus izdarīja manā dzīvē, un viņš vēlas to izdarīt arī tev. Vai tu vēlies, ka Dievs mācītu tev savu patiesību? Vai tu vēlies dzīvot jaunu dzīvi? Cik daudz vēlētos dzīvot šo jauno dzīvi, ko Jēzus jums piedāvā? Viņam ir īpašs plāns tev. Vai tu lasi Bībeli katru dienu? Un pat ja tu nelasi visu nodaļu un izlasi tikai dažus pantus, tu pamanīsi, ka tur ir tik daudz dažādu apsolījumu. Kurš zina, kādi ir pēdējie Bībeles vārdi? Tiešām nāc kungs Jēzu. Cik daudz no jums zina, kādi ir pirmie vārdi Bībelē? Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Jā, jūs to zināt. Kurš zina pēdējos 5 vārdus, kuri minēti 1. Mūzes grāmatā? Un to iebalzamēja un ielika Eģiptes šķirsā. Tā tas ir. Bet Bībele saka, ka tad, kad jūs Dieva vārdu paglabāsiet savā sirdī, tas pasargās jūs no grēka. Tavu vārdu es turu savā sirdī, lai negrēkot pret tevi. Tātad Dievs vēlas tevi paglābt no grēka, jo viņš vēlas tevi pasargāt no visām ciešanām un bēdām. Cik daudz no jums vēlētos piedzīvot šādu pieredzi? Āmen. Viņam ir īpašs plāns katram no jums. Jautājums ir, vai jūs esat gatavi sekot tam plānam, kas Dievam ir jūsu dzīvei. Es vēlētos par jums lūgt, pirms noslēdzam šo programmu, un arī par ikvienu, kas skatās savās mājās. Noliksim savu galvu lūgšanā. Mīlošais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi Tev par šīm svētībām. Pasakamies par brīnišķīgo dāvanu, ko Tu mums devi savā vārdā. Lūdzam, Kungs, lai Tu būtu pie katra jaunā cilvēka šeit, palīdz ieraudzīt, ka Bībele patiesi ir dārguma kārta, kas var aizvest uz Tavu valstību. Un kaut viņi to padarītu par prioritāti savā dzīvē, vispirms meklē Tavu valstību un Tavu taisnību. Apsargā viņus ar saviem eņģeļiem, mēs lūdzam Tev, Kungs, pildi ar svēto garu, un es lūdzu, kaut viņi varētu uzkāpt uz Tavas valstības piedzīvojumu klāja, jo mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Liels paldies jums, lai Dievs jūs svētī un arī tos, kas skatījās.